Lai nodrošinātu kvalitatīvu kokaudzētavu stādu attīstības, veselības un aizēlumu kontroli, laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam partneru grupa īstenoja darbu pie projekta automatizētu kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizēlumu kontrolas sistēmu izveidošana. Projekta galvenais mērķis ir radīt jaunu tehnoloģiju, kurai pateicoties tiek ieviesti automatizēti procesi un izmantots mākslīgais intelekts, kas palīdz kontrolēt sēklu dīgšanu un to attīstību līdz gatavam stādam. Darba spēkā trūkuma izjūt visi, tā skaitā arī mežsaimniecības nozare, kokaudzētavas, un vienīgais veids, kā mēs varam šo darba spēkā trūkumu kompensēt, ieviest dažādas automatizācijas jaunajā līmenī. Pašlaik mēs risinām tā saucamo precīzas mežsaimniecības problēmu, kas ļauj pieņemt lēmumus un vadīt kokaudzētavas procesus balstoties uz precīziem datiem. Ja? Un tieši precīzi dati ļauj efektīvāk šos lēmumus pieņemt un pārvaldīt procesus. Rīgas Tehniskās universitātes kā vadošā partnera projekta realizācijas gaitā ciešā sadarbībā strādāja vēl 5 partneri, kur katram bija veicams kāds īpašs uzdevums. Mēs strādājam ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti no Jelgavas, kas palīdzēja mums izstrādāt visu mehatroniku, dzelžus, motorus, vadību, elektroniku. Un savukārt SIA Rīgas meži ļoti veiksmīgi mums palīdzēja nodrošināt infrastruktūru siltumnīcām un ekspertu zināšanas tieši kokaudzēšanā. Galvenais projekta mērķis bija izveidot šo sistēmu, kas ļauj skenēt un monitorēt visu siltumnīcas platību un iegūt precīzu informāciju par auga attīstību, temperatūru un gaismas svārstībām. Ar šo mēs iegūstam informāciju par to augu stāvokli, par to, cik veiksmīgi viņi ir attīstījušies, cik varbūt, teiksim, nav tā sēkliņa, kā sacīt, attīstījusies, un arī saprast, teiksim, tos nepieciešamos papildus elementus, ko iedot. Nomonitorējam arī, kāds ir stāvoklis, teiksim, nosacīt ar svešķermeņiem, kur tur nevajadzētu atrasties, un tālāk jau attīstam tos risinājumus. Tātad tas ir tāds kā komplekss. Nākotnes plāni mēs gribam šo sistēmu nostabilizēt un pārtest viņu vairs nevis tā kā prototipu, bet kā vairāk kā produktu. Skatīsimies, kā ies, bet tur ir daudz dažādu nākotnes pētījumu virzienu, kas varētu palīdzēt gan kokaudzētavas procesus, tā kā nostabilizēt un optimizēt, pieņemsim, ja mums ir zināmā temperatūras svārstības visas iespējamas vietas uz virsmas, ja, tad mēs varam optimizēt laistīšanas režīmus. Vai nu mēs varam arī optimizēt klimata kontroli. Nākotnes perspektīvā ir paredzēta arī ravēšanas robotu izstrāde, kas, kā norāda eksperti, ievērojami uzlabos kokaudzētavu darba efektivitāti. Pašlaik arī notiek tāds projekts, kura ietvaros mēs plānojam izstrādāt ravēšanas roboti tām nezelēm, kuras jau mēs esam atraduši. Un tā skaita dubultkociņiem, dubultcējiņiem, kur ir aug viena šūniņa, tad vajag vienu tikai atstāt dzīvu, pārējais jāizņem ārā. Tās jaunākās tendences parāda, ka, teiksim, tā efektīvā informācijas ievākšana par to, kas notiek siltumnīcās, vispār apstrāde un tā informācijas došana tiem lēmumu pieņēmējiem, jā, kas viņiem ļoti palīdz, jā, tas ir ļoti būtisks solis uz to, lai auga audzēšanas procesā iesaistītās darbības tiktu veiktas maksimāli efektīvi. Un galvenais, kā, teiksim, šis nav kaut kāds viens atsevišķs projekts, jā, ka tas turpinājums seko, jā, un notiek patstāvīgs darbs, un es domāju, apvienojot un turpinot šo virzību, es domāju, ka varētu sasniegt arī ļoti labus un būtisks rezultāts. Jāatzīmē, ka jaunievedums nodrošinās iespēju kokaudzētavām laicīgi iegūt datus par stādņu veselības stāvokli, nezāļu esamību un augsnes relatīvo mitrumu līmeni. Analīzes rezultāti tiks nodoti GIS sistēmā, telpiskai attēlošanai un siltumnīcas turpmāko darbu plānošanai. Jaunradītā tehnoloģija palielinās ne tikai stādu materiālu kvalitāti, bet palielinās arī cilvēku resursu ražīgumu, kas tiešā veidā sasaucas ar Latvijas meža nozares strateģisko mērķi līdz 2030. gadam dubultot pievienoto vērtību uz darba vietu.